Ja tu izdomā aiziet, paņem šo līdz, lai tas tev kalpo kā Lūksafors cenezīt. Es biju tepat, bet pazūd tumsā tīrs, es vairs neesmu tas pats, tu mani vairs nepazīst. Un ja izdomā aiziet, paņem šo līdz, lai tas tev kalpo kā Lūksafors cenezīt. Es biju tepat, bet pazūd tumsā tīrs, es vairs neesmu tas pats, tu mani vairs nepazīst. Kā tu vērtē savu uzstāšanos tikko, kas bija iekšā? Ļoti slikti. Nav vārdu. Es tāpēc, kad es ļoti centos, es strādāju ļoti daudz un es aizmirsu par to visu pasākumu. Es bišķi piemirsu, jo bija citas problēmas. Un tā kā es šodien dabūju tikai tos bītus, uz kuriem man aizskaitīt, tad man tā sanāca, es aizmirsu, uz kura dziesma, un es sajaucu. Bet tā viss viss kārtībā, patīk, ļoti pasākums patīk. Jā. Un cik ilgi jau ar hip-hopu esi? 4 gadi. Tā ar hip-hopu esmu rakstu, varbūt 2 gadi. Un ir labi, bet tā ir tagad tā normāli. Tā čilā raksta kaut ko. Kā liekas, skills aug? Jūtas, tad raksta. Skills aug? Protams, aug. Skills vienmēr aug, ja tu raksti un kaut ko dari. Kā jūs teicat dziesmā, ja tu darīsi, tad rezultāts būs, vai ne? Jā, es tā čilā, es atbraucu te tikai tā bišķi paskaitīt, neko te ne jau kaut kādu slavu nopelnīt vai es nezinu, kaut ko vēl, bet es tā čilā atbraucu, uzskaitīju. Nezinu, nesanāca pārāk labi, citreiz sanāks. Viss kārtībā. Vispār viss kārtībā. No kurienes esi un kā tika pie šitā niknējuma? Es esmu no Ozolniekiem, jā. Jelgavas rajons Ozolnieki. Un pie niknējuma es tiku tā, kad es skaitīju diezgan trakas rindas, tādas, kur vajadzēja diezgan ārdīties un bļaudu, bet es tur tā mierīgi visu laiku tā. Šis tā kā psihopats, tā kā kaut kāds slepkau killers. Es tev tur nogriežu galvu, tā. Tur čiliņā tā visu laiku. Tā es tikumā viens čoms pateicis, tur psiho. Es tā, kāpēc ne, poho, jā. Psiho esmu, psihopats. Nākotnes plāni? Es nezinu, strādāt, pelnīt naudu, bieziem būt, braukāt tādu džipu.